Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Kazahstānas vēlētāji svētdien referendumā atbalstīja valstī pirmās atomelektrostacijas būvniecību. Lai gan Kazahstāna ir lielākā urāna ražotāja pasaulē un tai ir arī milzu naftas rezerves, valsts cieš no hroniska enerģijas trūkuma. Atomelektrostacijas būvniecību referendumā atbalstīja vairāk kā 70% balsojušo. Vēlētāju aktivitāte arī bija vērā ņemama un sasniedza vairāk nekā 63%. Uz atomelektrostacijas celtniecību Balhaša ezera krastā pretendē Ķīna, Francija, Krievija un Dienvidkoreja. Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs norādīja, ka AS būvniecība būs grandiozākais projekts, kāds īstenots neatkarīgās Kazahstānas pastāvēšanas laikā. Lamanšu vienas dienas laikā šķērsojuši gandrīz 1000 migrantu, lai nokļūtu Lielbritānijā. Sestdien Lamanšu šķērsoja 973 migranti. Tas šogad ir rekords. 18. jūnijā dienas laikā tie bija 882 cilvēki. 4 cilvēki, 2-gadīgu bērnu ieskaitot, sestdien gāja bojā, mēģinot nelielās laivās šķērsot jūras šaurumu, lai nokļūtu Lielbritānijā no Francijas. Šogad kopumā laivās šķērsojot Lamanšu, Lielbritānijā nokļuvuši jau vairāk nekā 26 000 nelegālo migrantu. Šādi dati ir Lielbritānijas valdībai. Latvijas valsts robežsardze Reizeknes novadā aizturējusi Latvijas pilsoni, kurš Telegram lietotnē organizēja migrantu nogādāšanu no pierobežas uz Rīgu. Šis pilsonis par samaksu veica 9 nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanas organizēšanu no Baltkrievijas Latvijas pierobežas uz Rīgu. Operatīvo pasākumu rezultātā konstatēti 9 trešo valstu pilsoņi bez ceļošanas dokumentiem, kā arī derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Pret Latvijas pilsoni sākts krimināla process. Jāatzīmē, ka pēdējās 3 dienās no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 62 cilvēki. Krāslavas novadā līdz oktobra beigām notiek publiskā apspriešana par 43 vēja gāztu un bojātu koku nociršanu meža kapos. Pēc augusta vētras konstatēts, ka koki un zari krītot sabojājuši kapavietas un nogāzuši pieminekļus. Lai novērstu apdraudējumu privātpersonu ierīkotajām piemiņas vietām, nepieciešams nocirst 43 priedes, norāda Krāslavas novada domē. Izteikt savu viedokli iedzīvotāji var Krāslavas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs pie darbiniekiem, kuri veic dzīvesvietas deklarāciju. Aptaujas anketas var aizpildīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz domes e-pastu. Aizvadītās nedēļas laikā Latgalē fiksēti vairāki uz objektiem uzzīmēti atbalsta Z simboli. Par to informē valsts policija. Konkrēti 29. septembrī policija saņēma informāciju, ka Balvu novada Rugāju pagastā uz 2 ceļa aizsarga barjeru atstarojošajām ceļa zīmēm ar zaļu krāsu uzzīmēti burti Z. Bet trešdien, 2. oktobrī, policijas amatpersonas fiksēja, ka Daugoplī uz koka ceļa malā uzzīmēts melns Z burts. Vakar uzzīmētu simbolu Z policijas darbinieki fiksēja uz pamestas ēkas Augšdaugavas novadā. Valsts policija skaidro, ka šajos gadījumos saskatāma militāras agresijas un karu slavinošas simbolikas izmantošana publiskā vietā. Visos gadījumos ir sākts administratīvais pārkāpuma process. Šodien Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma apsaimniekotajās mājās oficiāli uzsākta apkures sezona. Iedzīvotāji tiek aicināti pārbaudīt savas apkures sistēmas un gadījumā, ja kāda no apkures ierīcēm dzīvoklī nesilda, nekavējoties ziņot, atstājot pieteikumu apkures sistēmas atgaisošanai. Daugavpilī šodien notiek Izraēlas slaktiņa upuru piemiņai veltīts pasākums. Daugavpils ebreju kopiena un Daugavpils universitāte aicina piedalīties pasākumā, lai godinātu 2023. gada 7. oktobrī Izraēlā notikušā Hamas organizētā iebrukuma un slaktiņa upuru piemiņu. 17.50 pie Daugavpils sinagogas Cietokšņa ielā 28 tiek noliktas sveces, 20. online Zoom platformā tiek demonstrēta dokumentālā filma Nāves patvērtne. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.